Sveicināti atpakaļ vēl vienā epizodē Spoku trubā. Šodien mēs pavadīsim veselu nakti šajā apsēstajā skolā. Šī ir Rīgas Olas 3. ģimnāzija Grēcinieka ielā. Un šeit pirms apmēram 100 gadiem ir nomiruši 2 bērni. Padomājiet par to. Mēs šodien iesim viņus meklēt. Mēs izmugāsim pagrabā, 2. stāvā, 1. stāvā, 4. stāvā, tūlēs visur. Mēs viņu šodien atradīsim, un viņš jau mūs runās. Tagad mēs kustamies uz 2. stāvu. Atcerieties lejā uzspiest līkšķi uz augšpogu un abonēt manam kanālam. Mēs cenšamies līdz 25. gadam tik līdz 1 miljons abonējumiem. Padomājiet par zēni, šis jau sāk palikt sulīgi. Mēs redzam daudz vairāk zīmes, ka šeit reāli ir spoki, kas nozīmēs, ka ir liela iespēja, ka šodien pamanīsim spoku. Tāpēc iesaku, lai jūs skaties līdz pašām beigām. Jūs nezināt, kas beigās notiks. Tāpēc skatieties un atcerieties uzspiest īkšķi uz augšu pogu un abonēt manam kanālam Spoks trubā. Beidz! Kas tas bija? Čau, man nav mazākais nolīgsums. Es zināju, ka kaut kas šitāds būtu, es pat nebūtu reāli apnācis. Šis ir drausmīgi. Es negaidīju, ka reāli būs kaut kāds šeit spoki. Es vienkārši domāju, ka mums kaut ko šeit pafilmēsim un vienkārši dienas beigas, bet nē, tur kaut kas reāli parādījās. Mums tagad praktiski ir 2 opcijas. Mēs vai nomirstam, vai mēs tiekam ārā, mēs paliekam par kaut kādiem miljonāriem. Čau. Kā jau es kaut draudzināt? Es 3. stāvā redzēju kaut ko, ko tev āmēju. Es neko nepasūtu, es neko neņēmu.